11. aprīlī svinīgi tika atklāts Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra jaunais uzņemšanas nodaļas komplekss. Tas ir pirmais solis uzsāktajā ēku renovācijā un pārbūvē Rīgā Tvaika ielā 2, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus. Svinīgajā uzņemšanas kompleksa atvēršanas brīdī piedalījās arī veselības ministre Ingrīda Circene. Lai svētība šai mājai, lai pacienti veseli, lai vieglāk vedās darbi. Pirms 190 gadiem šeit Aleksandra augstumos tika dibināta un atklāta pirmā psihiatriskā klīnika Baltijā. Mēs esam paši vecākie šā profila klīnika Baltijā. Un ir pagājuši 48 gadi, kopš tika uzbūvēta pēdējā ēka ārstniecībai šajā teritorijā. Tātad pagājis pusgadsimts, kopš nekas nav īpaši būvēts. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir akūtās palīdzības slimnīca. Tā ir lielākā Latvijā, kura dienā uzņem vidēji 20 pacientus, bet visa pagājušā gada laikā tie bija turpat 7500 pacientu, ne tikai no Rīgas, bet arī no citām Latvijas vietām. Jaunajā ēkā ir 2000 kvadrātmetri un bez uzņemšanas nodaļas, kur ir observācijas gultas, novērošanas, intensīvās terapijas, rentgena kabinets, vispārīgi kabineti, ir arī alkohola, narkotiku un psihotropo vielu noteikšanas nodaļa, kas vienīgā Latvijā, un mēs izdarām analīzes Latvijas klīnikām visām, policijai, robežsardzei, lidostu darbiniekiem, bankām tā tālāk. Uz šo jauno uzņemšanu mēs gaidījām vairākus gadus, un tā ir pirmā celtne pēc daudziem gadiem, kas ir uzcelta šajā teritorijā. Esam mēģinājuši uzņemšanu veidot pilnīgi pēc jauniem principiem, vienlaicīgi, lai pacients uzņemšanas nodaļā varētu saņemt gan šo psihiatru un narkologu konsultāciju, un nepieciešamības gadījumā arī šeit ir visi palīgi kabineti. Šī māja ir, es domāju, dāvana pat ne tikai pacientiem, bet arī mūsu darbiniekiem, kas ir pieraduši strādāt ļoti šauros un saspiestos apstākļos, bet patreiz, kā redzat, šīs telpas ir ļoti plašas, gaišas, un es domāju, ka ir piemērotas gan pacientiem, gan personālam. Mūsdienīgais psihiatrisko un narkoloģisko pacientu uzņemšanas komplekss nodrošinās arī plašākas iespējas rezidentu apmācībai. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā atrodas Rīgas Tradiņu Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Centrs ir klīniskā bāze vairākām Latvijas medicīnas mācību iestādēm.